svētītajā nodaļā. Gods tev, Kungs! Kāds no tiem, kas sēdēja pie galda, sacīja: Laimīgs, kas ēdīs maizi Dieva valstībā. Jēzus sāka viņam stāstīt. Kāds cilvēks rīkoja lielu mīlestību un daudzus uz to saicināja. Ap mīlesta laiku viņš nosūtīja savu kalpu pie aicinātajiem sacīt: Nāciet, viss jau ir gatavs. Tie visi kā viens sāka aizbildināties. Pirmais viņam sacīja: Es esmu nopircis lauku, un man ir jāiet to apskatīt. Lūdzu, pieņem manu aizbildināšanos. Un cits sacīja: Es esmu nopircis 5 pārus vēžu, un eju tos pārbaudīt. Lūdzu, pieņem manu aizbildināšanos. Vēl cits sacīja: Es sievu esmu apņēmis, tādēļ nevaru nākt. Kalps ieradies, to paziņoja savam kungam. Tad nama saimnieks sadusmojās un sacīja savam kalpam: Izej steigšus pilsētas ielās un ieliņās, un ved šurp nabagus, tīslus, aklus un kroplus. Kalps teica: Kungs, ir noticis, kā tu pavēlēji, bet vēl ir vietas. Tad kungs sacīja kalpam: Dodies pa ceļiem un sētām un piespied nākt visus, lai mans nams būtu pilns. Es jums saku, neviens no aicinātajiem vīriem manu mīlestību nebaudīs. Tas ir mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijs. Slāva tev, Kristu! Lūksim! Mēs pateicamies, Dievs, ka mēs varam klausīties Tavu evaņģēliju. Mēs varam to pārdomāt un lūdzam, lai Tavs gars mums iedvesmo, lai Tava gara vadība arī svētī mums šo uzrunu, lai tas stipri mūsu ticībā, mūs iedvesmo, Kungs, uz atsaukšanos Tev, uz Tava vaiga meklēšanu. Un, Kungs, ka mēs esam atvērti Tev un esam Tavi mācekļi. Caur Tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Aicinājums un atraidījums. Tā varētu teikt, ka šī līdzība, par ko Jēzus runā par aicinājumu un arī par atraidījumu. Un ja tā padomā, mēs mūsu dzīvē uz daudz ko esam aicināti. Mums aicinājums ir uz katra stūra, līdzīgi kā bieži vien mācītāji runā par to, ka baušļi ir mūsu visa pasaule būvējās uz baušļiem, bet arī daudz, kas mūsu dzīvē ir uz to, ka mēs esam aicināti. Ja tā padomā, mēs uz daudz ko esam aicināti. Mēs esam aicināti uz pusdienām, piemēram, mūsu tētis vai mamma, vai mēs aicinām citus: Nāciet uz pusdienām. Mēs esam visi tiekam aicināti uz pusdienām. Vai arī mūs aicina mūsu draugi uz dzimšanas dienām, vai arī tagad pavasarī, vasarā mums tiekam aicināti uz izlaidumiem, mēs tiekam aicināti uz kino vai uz teātri, mēs tiekam aicināti uz darba intervijām, uz sanāksmēm, mēs tiekam aicināti uz talku, mēs tiekam aicināti uz baznīcu nakti. Un es teiktu, ka aicinājums ietver tieši šo vēlēšanos būt kopā, piedzīvot kopību, pagodināt, darboties kopā, vai arī būt laimīgiem kopībā. Un tas ir aicinājums uz kopību. Un ja mēs tagad vakardien svinējām ģimenes dienu un bērnu dienu, es teiktu, ka ģimenes faktors ir tas pats būtiskākais, vai viens no būtiskākajiem cilvēka dzīvē. Būt ģimenē, tas nozīmē būt aicinātam lielā mērā, ka tu esi aicināts. Vai arī pat jāsaka, tur, kur šīs ģimeniskās lietas ir ļoti deformētas un salauztas, tad cilvēks piedzīvo tieši traumu tajā aicinājumā, tajā vajadzībā pēc šīs labvēlīgās kopības.
Ģimene ir mūsu labvēlīgā kopība, kur mēs piedzīvojam tieši šo, ka tu esi gaidīts, ka tu esi aicināts un ka tevi vēlas. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi cilvēkam jau no bērnības izdzīvot šo gaidīšanas, vai tas, ka tevi vēlas, ka tu esi pieņemts, kad tu nāksi, tu būsi gaidīts. Un tas ir ļoti svarīgi, jo no tā veidojas, varētu teikt, veselīga personība. Un ja bērnībā tas nav saņemts, tad pēc tam ir kaut kā jātiek ar to galā. Un tas ir tik ļoti svarīgi ar mūsu sabiedrībā šo tā vēlamības un gaidīšanas sajūtu dot cilvēkiem. Dot sabiedrībā, dot dažāda veida apakšsabiedrībās un kopībās šo gaidīšanas izjūtu. Un aicinājums nozīmē no vienas puses vēlēšanos uzņemt, un no otras puses arī vēlēšanos iesaistīties šajā kopībā. Jo ir cilvēki, ka ir tā saucamās siltās kultūras un vēsās kultūras. Siltās kultūras ir tādas, kas visi grib būt kopā, viens par otru interesējās, un tur bezmaz vai, ja ir bērni, tad viņus jau uz ielas tur audzina, visa sabiedrība audzina bērnus. Man liekas, padomju laiks bija izteikt tās siltās kultūras kaut kādu tādu uzvedības sistēmu, kur tev katrs milicis vai katra kundzīte uz ielas varēja bērnu audzināt, un mūsdienās tas ir kaut kas pilnīgi neiedomājams, ka vēl tā varētu rīkoties, kad kādam bērnam tur kāds nepazīstams onkulis pienāk un sāk viņu audzināt un moralizēt. Mūsdienās tur varētu slikti beigties ar tādu veidu lietām. Bet ir arī vēsās kultūras, kur mēs neliekamies par otru zinis, un tad tur nav šī izjūta, ka par tevi kāds interesējās. Un no vienas puses tev ir liela brīvība, no otras puses tu piedzīvo vientulību. Un tā ir tā diezgan lielā problēma sabiedrībā. Bet arī ticības jomā, varētu teikt, mēs piedzīvojam šo aicinājumu. Ticības jomā varētu teikt, ir tā, ka Dievs ir tas lielais tēvs un māte reizē, kas dod šo gaidīšanas izjūtu, kad Dievs tevi gaida. Un tas svētajos rakstos patiešām tiek atklāts, ka Dievs ir tas, kurš vienmēr tevi mīlestībā gaida. Un es teiktu, visskaidrākais šis tēvišķīgās mīlestības vai labvēlības vai tas, ka tevi gaida, ir Jēzus līdzībā par pazudušo dēlu, kur tēvs gaida savu pazudušo dēlu, kurš nav cienīgs, kurš ir aizgājis, kurš ir izrādījis pilnīgu necieņu un, kā varētu teikt, piedodiet, uzspļāvis visām ģimeniskajām vērtībām un aizgājis. Bet tēvs viņu gaida, tēvs katru dienu viņu gaida. Un tas ir tā ir tāda lielā šī dievišķās mīlestības vai šīs tās vēlamības, un tas tiek atklāts šajā skaistajā Jēzus līdzībā par pazudušo dēlu. Tāds ir Dievs, kurš aicina cilvēkus pie sevis. Un varētu pat teikt, no vienas puses Dievs izdzina Ādamu un Ievu laukā no paradīzes. Un varētu teikt, tas ir briesmīgi, izdzen no tās labākās vietas, ja? Bet līdz ar pirmo dienu, kad viņš izdzina viņus laukā, viņš jau gatavo, kā viņi varētu atgriezties atpakaļ. Izdzīšana no paradīzes bija vienīgais ceļš, lai viņi varētu atkal atgriezties atpakaļ paradīzē. Savādāk nevarēja, bija jāiziet tam ciklam, lai cilvēki atgriežas atpakaļ paradīzē un viņi tur būtu, lai viņi tur varētu iekļauties, lai tas viss varētu notikt. Un tā ir tik svarīga lieta. Un jāsaka, Dievs ir tas, kas jau senās pasaules cilvēku aicina pie sevis. Dievs ir tas, kurš aicina Izrēlu, dodams bauslību, patiesībā aicina pie sevis. Un Dievs caur Kristu paveic visu, lai cilvēks varētu būt pie Dieva. Un šis Kristus aicinājums ir, kad viņš jau tūlīt pēc Jāņa Kristītāja nāk un sludina, viņš saka, atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju, atgriezieties. Tā vēlēšanās, tas Dieva aicinājums
atgriezieties atpakaļ, tas sauciens pēc tā, lai cilvēks atgriežas pie sava radītāja, jo pie radītāja ir dzīvība un tur ir labi. Un pēc tam viņš saka, nāciet pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, vai ar jaunajā tulkojumā esat nopūlējušies un zem smagām nastām. Nāciet pie manis. Un šis ir tas evaņģēliskais aicinājums. Un šim aicinājumam, jāsaka, ir tas pretējais, ko mēs piedzīvojam arī mūsu ikdienā. Un kas tas ir tas pretējais? Šis atraidījums. Atraidījums, ko mēs piedzīvojam, kas rada šo vilšanās un sarūktinājumu sajūtu cilvēkā. Atraidījums. Un droši vien jūs katrs esat piedzīvojuši šo atraidījumu rūgtumu, kad mēs tiekam atraidīti. Un, piemēram, bērni citreiz atraida citu vai kādu no tā, jo šķiet, tas viens bērns ir kaut kāds tāds savādāks. Mēs negribam to savādāko, un tad viņš tiek izstumts, tiek atraidīts. Vai arī darba kolēģi atraida kādu, kas neiekļaujas viņu kolektīvā, kas kaut kā, varētu teikt, iet pret vēju, pret spalvu kaut kā. Ballītē vai diskotēkā kāds neielūdz uz deju, un tā tu tur nosēdi malā visas ballītes laiku un piedzīvo, kā man tā neviens neuzaicināja, kā es tā nosēdēju visu laiku malā. Un vēl arī tas, ka neviens tev nenāk ciemos, tu gaidi ciemos un neviens neatnāk, bet varbūt neviens nezina, ka tu gaidi ciemos, un citreiz arī dzīvē notiek. Vai arī tas sarūktinājums, ka tevi nodod draugs, ka tevi nodod draudzene. Tas sarūktinājums ir diezgan liels. Atraidītais piedzīvo šo sarūktinājumu. Ko tad jūs darat tad, kad jūs piedzīvojat sarūktinājumu? Ko jūs darat? Varbūt pārtraucam draudzību, mēs apvainojamies, meklējam citus draugus. Varbūt mēs rīkojamies kā kristīgi cilvēki, mēs piedodam, bet mēs vairāk neiekritīsim tajā. Mēs vairs neļausim ar sevi tā rīkoties. Varbūt, ka tā. Interesanti, ka pats Dievs ir piedzīvojis arī šo atraidījumu, sarūktinājumu. Arī jāsaka, Dievs citreiz ir vientuļš. Mēs varētu tā mēģināt paskatīties, kaut gan visticamākais tas nav īsti tā. Dievs ir kaut kā citādākā sfērā, bet mēs vismaz caur svēto rakstu perspektīvu varam redzēt, Dievs gaida, un viņš gaida ar sāpēm par to, redzot, ka viena daļa no cilvēkiem patiesībā rīkojas kā šajā līdzībā. Viņi nemaz negrib nākt, un visi tie aizbildinājumi ir tādi, jāsaka, ļoti baltiem diegiem šūti, ja tādi, visai jāsaka, nepatiesi, kas nav pamatoti. Lūk, un Dievs piedzīvo šo sarūktinājumu, ka cilvēki noraida viņa aicinājumus, ka cilvēkiem nevajag Dievu, ka patiesībā vislielākais, kas man liekas, kas sarūktina Dievu, ne tas, ka cilvēks saceļas pret Dievu, bet es domāju, ka Dievu visvairāk sarūktinātu tas, ka cilvēks ir vienaldzīgs. Tā vienaldzība ir tas, kas rada šo sarūktinājumu. Un tā ir, varētu teikt, diezgan izteikta 21. gadsimta parādība vienaldzīgums. Es domāju, ka tas ir vienmēr bijis cilvēku sabiedrībās, dažādā veida kultūrās, bet mūsdienās kaut kā tas ir tāds, es nezinu, pat jāsaka, kas tas ir ar cilvēkiem, šī vienaldzība. Vai tas ir no pārsātinājuma, vai tas ir no komforta kultūras, vai tas ir no vēl kaut kā, bet tas ir iemesls arī šai milzīgai, garīgai, pat tā nav remdenība. Tas ir kaut kāds tukšums. Tas ir kaut kāds tukšums, kas bieži vien cilvēka sirdī ir padarījis par tādu, kas nejūt. Ir tāds, droši vien jūs esat dzirdējuši, es jau vienās prediķī esmu to lasījis, proti, ka cilvēks parasti jau nesaka Dievam nē. Cilvēks saka Dievam var būt, vai cilvēks saka Dievam šo saucamo jain, jau nē reizē, kā citreiz, man liekas, ka vācu kultūrā vairāk ir tas jain, tas kaut kāds jau nē, kad mēs sakām tā reizē kaut kā, ja?
Un kaut kā tas kaut kā tā notiek cilvēkiem. Un interesanti, ka ASV kaut kādus gadus atpakaļ bija tāda viena aptauja, un tad viņi nāca klajā, un tas ir izskanējis bieži vien daudz kur, proti Amerikas Savienotajās valstīs. Tur ir kaut kādi apmēram 8 tādi faktori, kas notiek ar cilvēkiem evaņģēliskajās draudzēs. Tie nav luterāņi, tas ir evaņģēliskās draudzes. Proti 10% no draudžu locekļiem vispār nav iespējams atrast. Ja draudzē ir 100%, 10% mēs nezinām, kas ar viņiem tur ir. 20% nekad neapmeklē draudzi. 25% nekad nelūdz Dievu. 30% nekad nelasa Bībeli. 40% nekad neziedo draudzei. 60% nekad neziedo misijas darbam. 75% nekad neuzņemas nekādu kalpošanu draudzē. Un 95% nekad nevienu cilvēku nav veduši pie Kristus. Un tomēr visi 100% sagaida, ka pēc nāves dosies uz debesīm. Un tā ir tā domāšana, kā tas raksturojās. Tā ir amerikāņu sabiedrība, bet es domāju, ka mēs esam diezgan tuvu tam. Un tas nenozīmē, ka visi kopā ir jābūt tur 100%, bet tas ir tā apmēram, kā cilvēki domā šajā nosacīti kristīgajā sabiedrības daļā, kuri sevi izjūt kā kristiešus. Un zinat, ka viens no tādiem, mēs kaut kad bijām uz Lietuvu aizbraukuši, un Lietuvas sakrālajā tēlniecībā ir ļoti populārs tāds tēls, ka Kristus ar visu vainagu ir viņš tā sēž, viņš ir tās skumjais Kristus. Esat ievērojuši, tāds viņam ļoti populārs tēlniecības tāds tēls. Un varētu teikt, tur varētu domāt, ko Kristus ir tāds skumjš, par ko viņš tā skumst. Un patiešām varētu teikt, ka tas ir tas sarūktinātais, skumjais Kristus, kurš skums par grēcīgo pasauli, kurai nevajag Dievu, pasauli, kura noraida Kristu. Viņš ir nesis upuri, bet kam tas viss? Kam tas upuris ir vajadzīgs, varētu tā teikt? Šī noskumšana par pasauli. Un varētu teikt, kā tad mēs domājam, kādu laiciņu atpakaļ, kā mēs reaģējām uz tad, kad mūs sarūktināja, kad mūs atraidīja, ka mēs piedzīvojam šo atraidījumu, sarūktinājumu, kā mēs reaģējam. Bet kā Dievs reaģē, tas ir svarīgi. Kad Dievs piedzīvo šo atraidījumu, kā Dievs varētu reaģēt. Un tur varētu mēs tā projicēt savas izjūtas Dievu virzienā un teikt, viņš droši vien ir drausmīgi dusmīgs. Viņš droši vien tur mākoņi savelkās pār grēcīgo pasauli. Bet patiešām, ja tā paskatās tajā līdzībā, Dievs rīkojas savādāk. Dievs nevis apvainojas un sarauj attiecības ar cilvēkiem, bet patiesībā viņš rīkojas pretēji. Šī līdzība runā, ka Dievs rīkojas pretēji. Viņš rīkojas, varētu teikt, neadekvāti. Viņš paplašina aicināto loku. Nevis sašaurina un saka, nē, es tagad nedraudzēšos, jo visi tie ir sliktie, es draudzēšos tikai ar labajiem. Bet viņš paplašina vēl. Viņš saka, aicinātie nebija cienīgi, ejiet, prasiet visus, kas ir pilsētā. Pilsētā nepietiek. Ejiet laukā no pilsētas pa visām ielām, pa laukiem, meklējiet visus, pat klaidoņus un visus aiciniet šurp, lai visi aklie, kā tur bija, lai tie, kas ir akli, kropli un tīzli, lai visi nāk manā namā, lai mans nams būtu pilns. Dievs aicina visus necienīgos. Un jāsaka, tur ir tas paradoxālā Dieva reakcija, kāda viņa notiek. Un tad jāsaka, beigās Dievs ir tas, kurš aicina vienu vietā, aicina daudzus. Un ja nams ar aicinātiem būtu bijis tikai tāds pustukšs, tad ar tiem necienīgajiem viņš ir pārpildīts. Pārpildīts ar necienīgajiem. Un kā jūs domājat, kas tad mēs tur esam? Visticamākais mēs esam tā grupa, kas ir kropli, akli un tīzli. Mēs esam tā grupa. Tas nozīmē, ka mēs nevaram lepoties ar to, ka mēs esam
Izraēla tauta, mēs esam valstības bērni, mēs esam Ābrahama bērnu apsolījumu, un tā kā Izraēls vienmēr tā uzcēla šo asins radniecību ar Ābrahāmu. Nē, mēs esam tie, kas bijām attālināti, kas bijām necienīgi, kas nepazinām viņu, kas vispār dzīvojām pēc pasaules kaislībām, bet mēs tikām uzrunāti. Mūs kāds aicināja, mūs kāds iesaistīja, mūs kāds spieda. Ja nevar būt ārēji, tad spieda mūsu sirdsapziņa, spieda mūsu salauztās dzīves, spieda mūsu grēki, spieda tas, ka mēs nevarējām savādāk. Mēs tikām atvesti. Dievs savā žēlastībā mūs ir atvedis. Mēs esam viņa tauta, jo viņš ir labs un viņa žēlastība paliek mūžīgi. Un mēs esam tā grupa, kas bijām necienīgi, bet esam cienīgi. Un esam cienīgi nevis mūsu kvalitāšu dēļ, bet Kristus žēlastības dēļ. Un tāpēc evaņģēlijs ir tas, kas visu pasauli savāc kopā. Un Dievs savā žēlastībā, paldies Dievam, rīkojas neadekvāti. Un noslēgumā gribās teikt, debesīs vietas ir diezgan. Kā Kristus saka, mana tēva namā vietas ir, vai ne? Mana tēva namā ir pietiekami. Kamēr svešinieki, akli un kropli tajā ienāk iekšā. Un jāsaka, tikai aicinātajiem viesiem debesīs vairs nav vietas. Un tā ir šī Dieva žēlastība, ka viņš vēlas, lai pie viņa sapulcējas visi, kuriem debesis ir dārgas un kuriem Dievs ir kļuvis mīļš. Dievs ilgojas pēc mīlestības, un tāpēc debesīs tiek sapulcēti visi, kuri novērtē Dieva mīlestību. Un tāpēc Dievs strādā pie ticīga cilvēka sirds, lai tā atvērtos mīlestībai, lai tā iemīlētu aizvien vairāk Dievu, lai ik viens, kurš Dievam tic, kurš Dievu mīl, atsauktos aicinājumam un Kristus dēļ tiektos uz debesīm. Un lai cilvēka sirds, kas līdz tam varbūt likās, Dievs man ir pēdējā vietā, lai cilvēka sirds mainās, lai Dievs strādā pie tā, kad mēs esam, varētu teikt, apžēloti grēcinieki un Dieva mīļotie, tāpēc, ka Kristus mūs ir mīlējis. Āmen.